This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and/or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4142. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2025. gada 21. aprīlī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa Paršnī. Iesāksim šī vakara raidījumu ar prelūdiju, kas skanēja Cijānas draudzes virtuālajā dievkalpojumā vakar Kristus augšām celšanas svētkos. Spēlē mūzikante, ērģelniece Māra Vārpa. Kristieši visā pasaulē vakardien svinēja Kristus augšām celšanās svētkus vai lieldienas. Dievlūdzēji no visām konfesijām piedalījās lieldienu dievkalpojumos. Tad ēda brokastis kopā ar draudzes locekļiem un pēc tam pavadīja visu dienu ar ģimenēm, radiem un draugiem. Lieldienas ir mīļi svētki. Šodien ir otrās lieldienas. Otrās lieldienas tiek uzskatītas par oficiālu svētku dienu 50 pasaules valstīs, ieskaitot Latvijā. Diemžēl šorīt saņēmām arī sēru vēsti, ka katoļu baznīcas pāvests Francisks ir aizgājis mūžībā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību ne tikai visiem pasaules katoļiem, bet visiem pasaules kristiešiem, jo pāvests bija iecienīts un iemīļots daudz plašāk nekā tikai katoļu draudzēs.
Es jau biju domājusi veltīt daļu no šī vakara raidījumu Kristus augšām celšanas svētkiem, bet, kad uzzināju par pāvesta aiziešanu, nodomāju, ka abus šos notikumus jāapvieno un jāveltī gandrīz visu raidījumu augšām celšanās tēmai. Kā vēlāk dzirdēsit, pāvests vakar vēl paspēja svētīt visus kristiešus ar savu klātbūtni un nozīmīgajiem vārdiem, un tad pats šorīt augšām cēlās jaunā dzīvībā. Vispirms dzirdēsim mūsu pašu duetu Māru un Gundegu dziedam dziesmu, kas skanēja vakardienas Ciānas draudzes klātienes dievkalpojumā. Teic debesis. Un tad dzirdēsim izvilkumus no pāvesta Franciska Kristus augšām celšanās svētku runas vakardien Vatikānā. Tas skanēja tiešsaistē un tika tulkots Radio Marija Latvija YouTube kanālā. Teic debesīs, lai slavēts augšām celšais, vai lielāks kāds, kā Jēzus ķēniņš mūžīgais, pie krusta nomira, lai dotu dzīvību. Es ceļos pakrītu, un viņu pieaugstu. Lai skan šī vēsts, nav nāvei vara vairs par tiem, kas atverā. Viņš mieru dāvāja, un gaismu rādīja. Es ceļos pakrītu, un viņu pieaudzu. Kas tas ir spēks, uz augšu rokas paceļot, kāds brīnums svēts, caur tumsai gaismu ieraugot, pie manis nabagā, mans ķēniņš ienāca, es ceļos pakrītu, un viņu pieaudzu. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, pulkstens ir jau bez 2 minūtēm 1. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Ar tevi studijā esam mēs, es Jākaps. Un priesteris Kārlis. Un esam pieslēgušies Vatikānam, kur jau drīzumā dzirdēsim pāvesta Francisku uzrunu Urbi et Orbi. Pilsētai un pasaulē. Un pirms īsa brīža ir noslēdzies arī Kristus augšām celšanās dienas dievkalpojums. Šeit pat Pētera laukumā arī tajā piedalījās daudzi tūkstoši klātesošo, un pāvestu pārstāvēja kardināls, kuram ir uzticētas rūpes par Pētera baziliku. Redzam, Vatikāna laukums ir piepildīts ar cilvēkiem, dažādu valstu karogiem, un tikko tika iznests krusts, un laikam arī sāksies.
Jā, un tas ir pats pāvests Francisks, kurš parādās uz balkona, viņu pieved pie balkona malas, viņš sveicina klātesošos un atskan tagad divas himnas, gan fragments no Itālijas valsts himnas, gan arī fragments no Vatikāna himnas. O Felix Roma, ak, laimīgā Roma. Izskanējušas abu valstu himnas, gan Vatikāna, gan Itālijas himnu fragmenti, un tagad gaidam pāvestu uzrunu. Cari fratelli e sorelle, Dargie brāļi un māsas, Pasqua. priecīgas lieldienas! Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Jā, pāvests Francisks uztic šo viņa vēstījumu nolasīt viņa ceremoniju meistaram, tam, kurš ir atbildīgais par pāvesta liturģiju. Cristo è risorto, alleluia. Kristus ir augšām cēlies, alleluja. Oggi nella Chiesa finalmente risuona l'alleluia. Šodien baznīcā atskan alleluja. Tas izplatās no mutes mutē, no sirds uz sirdi. E il suo canto fa piangere di gioia. Un šī dziesma izraisa prieka asaras Dieva tautai visā pasaulē. La verità Mīlestība ir uzvarējusi naidu, gaisma ir uzvarējusi tumsu, patiesība ir uzvarējusi melus, piedošana ir uzvarējusi atriebību. Ļaunums nav pazudis no mūsu vēstures, tas tur paliks līdz galam, bet tam vairs nav valdīšanas spēka, tam vairs nav varas pār tiem, kas pieņem šīs dienas žēlastību. Māsas un brāļi, īpaši jūs, kas ciešat sāpes un skumjas, jūsu klusais sauciens ir uzklausīts, jūsu asaras ir savāktas, neviena no tām nav zudusi. L'agnello di Dio ha vinto. Dieva jērs ir uzvarējis. Tāpēc šodien mēs saucam Kristus, mana cerība, ir augšām cēlies. Lieldienas ir dzīvības svētki. Dievs mūs radīja dzīvei un vēlas, lai cilvēks augšām celtos. Viņa acīs katra dzīvība ir dārga. Bērns mātes miesās, arī vecie ļaudis vai slimnieki, kas aizvien vairākās valstīs tiek uzskatīti par cilvēkiem, no kuriem jāatbrīvojas. Cik daudz vēlames nonāvēt redzam katru dienu daudzajos konfliktos dažādās pasaules daļās. Cik daudz vardarbības bieži redzam arī ģimenēs pret sievietēm vai bērniem. Cik liels nicinājums dažkārt ir jūtams pret vājākajiem, atstumtajiem un migrantiem. Šajā dienā es gribētu, lai mēs atgrieztos pie cerības un uzticības citiem. Arī tiem, kas mums nav tuvu, vai nāk no tālām zemēm, ar paražām, dzīvesveidu, idejām un paradumiem,
kas atšķiras no mūsējiem, jo mēs visi esam Dieva bērni. Es vēlos, lai mēs atkal varētu cerēt, ka miers ir iespējams. Jā, miers ir iespējams arī daudzos naida un kara scenārijos, ko mēs redzam. Miers ir iespējams Gazā un visā tuvo austrumu reģionā. Miers ir iespējams Ukrainā. Miers ir iespējams tajās Āfrikas kontinenta daļās, kurās piedzīvo konfliktus un spriedzi. Miers vienmēr ir iespējams, ja neļaujam gūt virsroku augstprātībai un lepnībai, bet uzticam sevi augšām celušajam, kurš atkārto: miers ar jums. Pāvesta Franciska uzruna ilgst apmēram 28 minūtes, un to varat dzirdēt pilnībā ar latvisko tulkojumu, ejot uz Radio Marija Latvija YouTube kanāla. Un tagad dzirdēsim saldus Svētā Pētera un Pāvila katoļu draudzes kori, un pēc tam dzirdēsim Latvijas televīzijas sižetu par pāvesta Franciska aiziešanu mūžībā. Vēl vakar, pirmajās lieldienās, viņš svētīja ticīgos no Svētā Pētera bazilikas balkona, bet šorīt pasauli pāršalca sēru vēsts. Romas katoļu baznīcas galva, pāvests Francisks, devies mūžībā 88 gadu vecumā. Jau vairākus mēnešus pāvests sirga ar dažādām kaitēm, arī vakar tradicionālo uzrunu viņš nelasīja pats. Kopš atgriešanās Vatikānā 23. martā pēc vairāk nekā mēnesi ilgas uzturēšanās slimnīcā viņš aizvien turpināja atveseļoties no apusējas pneimonijas un publiski bija parādījies tikai dažas reizes. Slimnīcā viņš divreiz pārdzīvoja dzīvībai kritiskus brīžus. Par viņa nāvi Vatikāna vārdā paziņoja kardināls Kevins Farels.
Šorīt 7:35 Romas bīskaps Francisks atgriezās tēva mājās. Visa viņa dzīve bija veltīta kalpošanai kungam un viņa baznīcai. Viņš mācīja mums dzīvot saskaņā ar evaņģēlija vērtībām, ar uzticību, drosmi un vispārēju mīlestību, īpaši pret nabadzīgākajiem un atstumtākajiem. Franciska ķermenis šokar tiks novietots atvērtā zārkā Svētās Martas rezidences kapelā, kur viņa nāve tiks apstiprināta oficiālā ceremonijā, kā to paredz paša Franciska izdotie noteikumi. Vispirms tur no viņa atvadīties būs ļauts Vatikāna amatpersonām, bet vēlāk viņa zārks tiks pārvietots uz Svētā Pētera baziliku, kur notiks publiska bēru mise un apglabāšana. Bērēm jānotiek 4 līdz 6 dienu laikā pēc pāvesta nāves. Neraugoties uz pāvesta Franciska slimošanu un to, ka pēdējā laikā viņš sabiedrībā parādījās ļoti reti, daudziem pāvesta došanās mūžībā ir negaidīta ziņa. Šķita, ka grūtākais jau pārvarēts un pāvesta veselība uzlabojas. Mēs sazinājāmies ar Romas katoļu baznīcas pārstāvi Dmitriju Artjomovu, kas pat labāk strādā un dzīvo Romā. Viņa prāt, galvenais Franciska atstātais mantojums saistās ar mēģinājumu Romas katoļu baznīcu padarīt atvērtāku cilvēkiem. Pirmām kārtām skaidri jāsaka, ka kaut arī visi saprata, ka pāvests ir vecs, jo 88 gadi tas ir jau cienījamais vecums, bet no otras puses tomēr viņa nāve bija negaidīta, jo visas prognozes arī no ārstiem, vismaz tās oficiālas, kas mums bija pieejamas, kas tika publicētas, liecināja par to, ka viņa veselības stāvoklis ir daudz maz labs, vismaz turās un nepasliktinās. Bet vakar, tā bija pēdējā dienā, kad mēs viņu redzējām, un viņš bija devis svētību, urbi et orbi. Varēja redzēt, ka viņam ir ļoti grūti, bet tomēr viņa vēlēšanās bija arī izbraukt arī ar papa mobili par Svētā Pētera laukumu. Un, kad es skatījos internetā, jo es nebiju klāt tajā brīdī, jo man pašam pirms tam bija svētā mise baznīcā. Un varēja redzēt, ka viņam ir ļoti grūti. Ja? Un šodien no rīta, kad mēs jau lasījām ziņas, es strādāju arhīvā un uzzināju mazliet vēlāk nekā visi. Tiešām tas bija šoks, jo neviens negaidīja. Un, protams, ka Romā no vienas puses ir tāda svinīga atmosfēra, šodien ir brīvdiena, daudzi Romas iedzīvotāji dodas atpūtā, bet no otras puses tāda sēru vests un jāpieņem tā, kā ir. Bet noteikti viena lieta, ar kuru es sastapos runājot ar cilvēkiem, gan baznīcā, gan arī ar saviem brāļiem šeit mājā, kur dzīvoju, ir pateicība. Pateicība pāvestam par to, ko viņš ir paveicis baznīcā. Varbūt cilvēkiem, kas atrodas ārpus baznīcas konteksta, tas var likties dīvaini, ja es pateikšu, ka pastāv tāda lieta, ka sinodālais process, bet tas ir process, ko iesāka pāvests Francisks, un šī procesa būtība ir decentralizācija. Un, lai baznīca būtu atvērtāka uz pasauli, labā šī vārda nozīmē, protams. Un ļoti daudzi pāvestam ir par to pateicīgi. Ticīgie Francisku atcerēsies kā pazemīgu, žēlsirdīgu un arī pretrunīgu. Pāvesta vērtības spēja vienot tautu lūgšanā un piezīmētais dzīvesveids iespaidu atstāja gan uz ticīgajiem, gan uz pārējo pasauli. Taču arī polarizēja baznīcu, jo viņa reformām netrūka ne piekritēju, ne kritiķu. Turpina Paula Koškina. Savu pāvesta vārdu izvēloties par godu svētajam Asīzes Franciskam, Romas pāvests Francisks uzskatāmi demonstrēja apņemšanos ievērot pazemību un kalpot nabadzīgajiem. Kardināls Jorge Mario Bergoglio par pāvesta Benedikta 16. pēcteci izraudzīts 2013. gadā, kad pasaule toreiz uz Svētā Pētera bazilikas balkona ieraudzīja jauno pāvestu. Tas bija pārsteigums daudziem. Francisks kļuva par pirmo latīņamerikāni un pirmo jezuītu, kurš iecelts Romas katoļu baznīcas vadītāja godā. Mani cilvēki ir nabadzīgi, un es esmu viens no viņiem. Ar šādiem vārdiem Francisks nereizi vien skaidrojis savu pieticīgo dzīvesveidu.
Tā lasāms viņa oficiālajā biogrāfijā, un patiesi, Francisks izvēlējās dzīvot nelielos apartamentos Vatikāna viesumājā kopā ar citiem garīdzniekiem, nevis pārvākties uz plašo apustulisko pili, kas iepriekš bijusi oficiālā pāvesta rezidence. Bet vasaras māju, kas ierasti bijusi baznīcas galvas atpūtas rezidence, Francisks nevis izmantoja savām vajadzībām, bet gan pārvērta par muzeju un atvērtu apmeklētājiem. La stella sta in cielo. Zvaigzne ir debesīs nevis tāpēc, lai paliktu tāla un nepieejama, bet lai tās gaisma būtu redzama visiem, lai tās sasniegtu katru māju, pārvarētu visas barjeras, nesot cerību uz planētas visatālākajiem un aizmirstākajiem nostūriem. Tās spīd debesīs, lai ar savu dāsno gaismu visiem sacītu, Dievs nevienam neatsaka un nevienu neaizmirst. Pāvesta Franciska nostāja daudzos jautājumos krietni atšķīrās no priekšteču paustās. Piemēram, 2016. gadā pāvests sacīja, Romas katoļu baznīcai vajadzētu atvainoties geju kopienai par to, kā baznīca pret viņiem izturējusies, norādot, ka tai nesot bijis tiesību kopienu nosodīt un ka tai jāizrāda cieņa. Plašu kritiku pāvests Francisks saņēmis par viņa neviennozīmīgajiem izteikumiem saistībā ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Vieni no skaļākajiem pārmetumiem izskanēja par viņa netiešo aicinājumu Ukrainai būt gana drosmīgai, lai paceltu balto karogu un vienotos par mieru. Vēlāk gan Vatikāns precizēja, ka Krievijas izvērstais karš ir netaisnīgs un Maskvai jāaptur agresija, pirms var notikt jebkādas sarunas par mieru. Latvijas valsts augstākās amatpersonas un pasaules līderi izteikuši līdzjūtību katoļu baznīcai par pāvesta Franciska nāvi. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs uzsver, ka pāvests bija līdzjūtīgs un laipns cilvēks un citēju, viņa mums ļoti pietrūks. Līdzjūtības vēlējumiem pievienojas arī premjera Evika Siliņa, norādot, ka viņas domas ir kopā ar miljoniem cilvēku visā pasaulē, kuri sēro un kuriem pāvests Francisks bija dārgs. Pasaules līderi izsakot līdzjūtību uzsvēruši Franciska pazemīgo dabu, atturīgo dzīvesveidu un rūpes par sociāli atstumtajiem. Latvijā vienmēr atcerēsies pāvesta Franciska vizīti mūsu valsts 100-gadē, rūpes par atstumtajiem, aicinājumu uz draudzību un savstarpēju mīlestību. Latvijā līdz šim viesojušies 2 Romas pāvesti un katoļu baznīcā uzsver, ka viņu uzņemšana demonstrējusi ļoti labu sadarbību starp baznīcu un valsti. Stāsta Vita Anstrate. Otro lieldienu rītā daudzās katoļu baznīcās tieši dievkalpojumu laikā tika saņemta ziņa par pāvesta Franciska nāvi. Tikko uzrunāja, jā, ļoti žēl. Tas ir zaudējums? Protams. Lai Dieva miers viņam ir. Pāvests ir nozīmīga persona visai pasaulē, ne tikai katoļiem. Un viņš bija arī pāvests, kurš rūpējās par ekumenismu kustību, par draudzību ar visām pārējām konfesijām. Un mēs ceram, ka arī nākošais pāvests būs tāds, kas vēlēsies draudzēties ar visiem ticīgajiem visā plašajā pasaulē. Tā ir ļoti liela Dieva svētība un žēlastība, ka viņš aiziet šajā laikā. Ļoti liela. Tas vispār skaistākais, kas var būt šajā dienā. Tā ir liela tāda Dieva žēlastība. Daudzi Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāles draudzes locekļi pāvestu Francisku atceras no viņa vizītes Latvijā 2018. gadā. Letonia, terra de Dainas. Latvija, Dainu zeme, ir spējusi savas vaimanas un ciešanas pārvērst par dziesmu un deju. Jūs ļoti labi apzināties savas iegūtās un atgūtās brīvības cenu. Tā ir brīvība, kura ir iespējama pateicoties saknēm, uz kurām esam balstījušies. Pāvests apmeklēja vairākas baznīcas Rīgā un brīvības pieminekli un pēc tam Aglonu. Jā, mēs bijām šeit Svētā Jēkaba katedrālē un kalpojām. Kāds tas atmiņas? Es biju Aglonā. Aglonā tajā reizē, kad viņš ieradās Aglonā, pašķīrās mākoņi un ļoti spilgta gaisma bija uz kaut kādām stundām, 2. Un pēc tam, kad jau tā kā pāvests jau devās projām, pēkšņi atkal visi mākoņi tā kā piepildīja debesis. Tā kā tā bija arī tāda ļoti
spilgta atmiņa. Pāvesta vizītes noorganizēšana prasot gadus un ir iespējama, ja valsts sadarbojas ar baznīcu, atminas Rīgas arhibīskaps. Bez pāvesta Franciska Latviju ir apmeklējis vēl arī pāvests Jānis Pāvils II 1993. gadā. Ticīgo atmiņās pāvests Francisks paliks ar saviem darbiem, pazemību un pat revolūcijām, ko viņš ieviesa baznīcā. Viņš ļoti uzsvēra to, cik svarīgi nestīties pēc tituliem, netiekties pēc kaut kādām varas virsotnēm. Pāvests Francisks paliks mums atmiņā un arī baznīcas vēsturē kā tas, kas aicinās vienmēr pirmajos baznīcas solos aicināt visus tos, kurus mēs diemžēl dažreiz saucam par bombžiem, par tiem, kuriem jāsēž kaut kur aizmugurē. Viņš teica, ne, visi nabagi, visi atstumtie, visi, kur ir bēgļi, visi tie, kur ir izraidītie, viņiem ir jābūt baznīcas pirmajos solos. Tā bija viņa prioritāte, un patiesībā uz Latviju, kāds viņa bija pamatojums galvenais, kāpēc viņš atbrauca uz Latviju. Viņš pateica, tāpēc, ka jūs esat daudz cietuši. Tāpēc, ka mēs esam nomale. Viņš brauca uz nomalēm. Mēs esam Eiropas civilizācijas nomale šobrīd, vai nē? Mēs esam uz robežas, mēs esam tādā apdraudējuma zonā. Nākamajam pāvestam jāturpina Franciska iesāktais, jānes miers, kad pasaulē ir tik daudz nemiera. Protams, viņam jābūt atvērtam uz pasauli, jāmāk uzrunāt mūsdienu pasauli saprotamā valodā. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Bet neviena vieta nepaliek tukša. Šobrīd pāvesta Franciska oficiālos pienākumus pilda amerikāņu un īru izcelsmes kardināls Kevins Farels, taču baznīcu vada kardinālu kolēģija. 15 līdz 20 dienu laikā pēc pāvesta nāves jāsākas jaunā pāvesta ievēlēšanas procesam. Pāvesta apbedīšanas datums pagaidām nav izziņots, bet bērēm jānotiek tuvākās nedēļas laikā. Stāsta Paula Markus. Pāvesta Franciska nāve ievada sēru periodu, kas satur gadsimtiem senus rituālus un vienlaikus iedarbina arī politisko procesu nākamā pāvesta izvēlē. Visaugstāk stāvošo kardinālu komanda lems par Franciska bēru datumu, pēc kura sāksies 9 dienu oficiālās sēras. To laikā Romā ieradīsies kardināli no visas pasaules, lai piedalītos nākamā pāvesta ievēlēšanā, dēvētu par konklāvu. Nākamo baznīcas līderi izraugās baznīcas augstākās amatpersonas jeb kardinālu kolēģija. Pat laban ir 252 katoļu kardināli, bet tikai 135 var piedalīties vēlēšanās, jo pārējiem, kas vecāki par 80, balstiesību nav. Teorētiski par pāvestu var kļūt jebkurš priesteris, tomēr parasti kardinālu kolēģija izraugās kādu no savējo vidus. Interesanti, ka no 266 pāvestiem 217 bijuši no Itālijas. Oficiāla kandidātu saraksta nav, kardināli var balsot par ko vēlas, taču izskanējuši vairāki favorīti. Viens no galvenajiem ir Vatikāna valsts sekretārs, 70 gadu vecais Itālis Pietro Parolins, kurš bija tūs Franciska sabiedrotais un varētu būt viņa iesākto reformu turpinātājs. Tāpat izskan arī 69 gadus vecā Mateo Zupī vārds, kurš bija Franciska īpašais sūtnis Ukrainā un ir viesojies gan Kijevā, gan Maskavā. Vēlēšana procesa laikā kardināli ir noslēgti no ārpasaules. Viņiem liekta pieeja telefoniem, internetam un laikrakstiem, lai neietekmētos. Balsojums notiek pavisam slepeni, Siksta kapelā, un pārējai pasaulē par procesa gaitu ziņots netiek. Vienīgais, kas liecina par balsojuma progresu, ir dūmi, kas paceļas no kapelas skursteņa, kad tiek dedzināti vēlēšanu biļeteni. Melni dūmi liecina, ka pāvestu nav izdevies ievēlēt. Balti, ka ir. Habemus papam. Paula Markusa, Latvijas televīzija. Klausīsimies tagad Vatikāna himnu.
klausīsimies tagad vēsturisku Ciānas draudzes kora ieskaņojumu. Ieskaņots pirms 20 gadiem, 2005. gada pavasara koncerta laikā, dziesmas nosaukums Jo viņš ir dzīvs. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Mēs esam pasaules visvecākie, nepārtrauktie brīvie latviešu valodas raidījumi un skan jau no 1952. gada. Paldies, paldies, paldies! Šorīt Lilitas Matisones Facebook lapā parādījās sekojošais. Alfrēds Matisons. Our dad's dad was a violinist and composer. He also played soccer in Liepāja, a city on the coast of the Baltic Sea, 100 years ago. After he broke his wrist, had to rethink his dream of becoming a professional musician. During World War II and throughout his displacement in Germany, he continued to be hired to play violin. During one said performance, while on a break, he unfortunately had his violin stolen. What a horrible day that must have been. Once he emigrated to the United States, he toured and performed in Latvian centers in the Midwest. One such Midwest tour was alongside my friends and Michigan Latvian choir sisters Lailas and Marisas grandmother, soprano Astra Kalniņa. This month, on April 3rd, it would have been Alfred's 120th birthday, a birthday date that he happens to share with one of my nieces. Dzimtene was a song that he originally composed in Chicago in the late 1950s. The words are written from a refugee and immigrant perspective about the love for one's homeland. The song was originally performed in the 1950s as a solo by Valdemārs Salna. Recently, it was rearranged as a choir song. Here is Rīgas Doma kora skolas jauktais koris performing Dzimtene, conducted by Jurģis Cābulis. It's important to honor and remember our ancestors. I'm so grateful that our grandfather's musical legacy can continue to live on YouTube. Tagad dzirdēsim Alfrēda Matisona Dzimtene, aranžējis Raimons Matisons, ieskaņota
24. martā. Augstais Dievs, lai tevi sargā, lūdzas visi vienotnē. Skaistos vārdos brēnums ārnās, dzimtene kā bērlemēts, arī tālās svešās malās ilgas jūti katra sirds. Dzimtene ir mīļā dārgā, arī katram latvietim, kur piedzima un uzauga Latviju dēli zeltenēs. Dzimtene vēl vairāk dārgā, tiem, kam jāplīs svešumā. Tad, kad dzīves cīņā bargā, likteņs smagi piemeklē. Dzimtene ir mīļā dārgā, dzimtene ir mīļā dārgā, dzimtene ir mīļā dārgā, dzimtene Un tagad klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu Koklētāji pošas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Labvakar! Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gatavojas aptuveni 50,000 bērnu, bet dalībai kvalificēsies mazāk ap 35,000. Pirms 10 gadiem notikušajos iepriekšējos klātienes svētkos pa vidu bija Covida izjauktie svētki e-formātā, bija līdzīgs dalībnieku skaits, taču nereti no pedagogiem un diriģentiem izskan brīdinājumi, ka dziesmu un deju svētku kustība ir apdraudēta, jo sarūk dalībnieku skaits un trūkst jaunu skolotāju. Tāpēc pirms gaidāmajiem svētkiem nolēmām apskatīt, kā norit dziesmu un deju svētku tradīcijas turpināšana un kopšana. Un nolēmām sākt ar koklēšanu. Kokle – vēsturisks latviešu nacionālais instruments, kam ir unikāls skanējums un plašs žanriskais spektrs. Bet cik populāra tā ir starp skolēniem? Saskaņā ar pašvaldību iesūtītajiem datiem par bērniem, kuri gatavojas dziesmu un deju svētkiem, jāsaka, starp populārākajām tā nav. Svētkiem kopā gatavojas aptuveni 500 koklētāju. Salīdzinājumam, kordziedātāji mums ir vairāk nekā 11,000, kas kopā ar tautas deju dejotājiem ir vispopulārākā izvēle skolēnu vidū. Šīs jomas ir pārstāvētas visos novados. Ar koklēšanu gan tā nav. Ne visos novados to mācās spēlēt. No 43 novadiem un valstspilsētām aptuveni pusē skolēnu koklētāju gatavojas svētkiem. Visvairāk koklētāju ir Rīgā un Pierīgā, attiecīgi galvaspilsētā 175, Ķekavā 55, Mārupē 39, Jūrmalā 30 un Ogrē 19. Savukārt novados, kuros šī māksla vispār nav pārstāvēta, skaidro, ka nav šādu ansambļu bijis vēsturiski un nav arī pedagogu. Tā piemēram Kuldīgas novadā. Savukārt, Jelgavas pilsētā ir koklētāju ansambļi, taču viņi svētkiem negatavojas. Ir arī jāpiemina, ka daudzos novados kokli spēlē folkloras kopās, bet to atsevišķi neizdala. Grūti arī pateikt, vai koklētāju skaits skolēnu vidū aug vai krītas, pašvaldības šādus datus neapkopo, daudz kas mainījies arī novadus apvienojot un skolas slēdzot.
Bet kas koklēšanā piesaista tos bērnus, kas to tomēr izvēlējušies, par to sižetā. Juglas mūzikas skolas koklētāju ansamblis Zeltskariņa ir viena no tiem, kuriem ceļazīme uz skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem ir rokā. Savas prasmes skatēs pierādīja visas 4 vecuma grupas, kopā 37 koklētāji. Te muzicē gan paši mazākie mūzikas skolas audzēkņi, gan tādi, kam skola jau labu laiku absolvēta, taču aicinājums koklēt nav zudis. Skanīgi, basiņš, drošāk piespied, Sofija piespied. Kā novērojušas skolotājas, koklētāju pieplūdums parasti seko pēc dziesmu un deju svētkiem. Kādam tā bijusi vecāku izvēle, kāds dzirdējis to skanam un iepaticies, cits sākumā vēlējies spēlēt ko citu, bet nonācis pie kokles. Mazajās klasītes ļoti viņiem patīk, viss viņiem sanāk, viss. Tad iestājās tāda grūtāks tāds vecuma posmiņš, kad gribas vēl kaut ko citu, bet pieredze rāda, ka tad, kad muzikas skolās visi 6-8 gadi ir beigušies, tad bērni atgriežas. Ir gadi, kad mazāk nāk, ir gadi, kad ļoti daudz bērnu nāk spēlēt, nāk sākt apgūt kokli, un tad mēs domājam, kur mums mazos instrumentus dabūt. Bērni stāsta, ka viņi koklei pievērsušies, jo iepaticies skanējums. Citi sākuši pieaugušo mudināti. Man tētis bija spēlējis agrāk ģitāru. Tad es mēģināju arī spēlēt, man nesanāca. Es sapratu, ka man blakus ir mūzikas skola. Es aizgāju, sapratu, ka ir tāds instruments kā kokla un gribēju sākt spēlēt. Man patīk, kā skan, un arī dziesmas diezgan jaukas izklausās. Es domāju, ka es tiešām vēlos spēlēt kokli, un tā arī aizgāju līdz mūzikas rakstīšanai. Tāds latvisks, ka nav tāds no citām valstīm. Un, viņai ir stīgas, tur nevajag baigi neko tur skrūvēt un tā. Man vecāki, es domāju, ka varētu iet mūzikas skolā, un tad viņi arī izvēlējās kokli. Un tā īsti nebija man izvēle, bet man patīk. Gan kokli, gan ķeblīšus, gan tautas tērpus audzēkņiem galvenokārt nodrošina skola. Taču vecākiem jārēķinās ar diezgan lielu iesaistīšanos, jo bērni jāvadā uz koncertiem un skatēm. Meita saka, atcerējās vienu gadījumu, kā tētis esot viņu no bērnu dārzrāvis arā bija jāpaspēj uz mēģinājumu. Saka, bet ārprāt, es tevi katru dienu praktiski katru reizi vadāju. Ir jābūt gataviem uz to, kā ir šis grafiks. Varbūt arī kaut kas ārpus grafika, sakarā koncertiem. Koklis spēj visu, sākot no mūsu latviskā, beidzot arī ar tādu īstu roku, un tiešām tur var realizēt sevi. Lai iemācītos koklēt, nepietiek tikai ar stīgu pārvaldīšanu un īstajām roku un pirkstu kustībām. Jāiemācās arī pareizi turēt stāja. Spēlēt to kokli tik daudz, tev tie pirksti stāp, jo kokliem ir dažādas stīgas, un pat biezākam viņi vēl vairāk sāp, un tad, kad tev jāspēlē ar visu atdevi, tad, kaut plīst vai sāp jāspēlē. Dažreiz nav grūtākais tieši tās stīgas, teiksim tā, paraut akordos, bet uzlikt tādu akordu, kur tev visi pirksti jāuzliek, un jānovelk ļoti garš akords. Lai cik būtu kādreiz grūti vai kādas problēmas kaut kur pa vidu rodās. Vienmēr tam pāri ir tā sajūta, kad kopā spēlē, tā sajūta, kad ir dziesmu svētkos, kad visi kopā, un tad mēs mēģinām arī tiem vismazākajiem, viņi jau nezina, uz ko viņi vēl nāk, lai viņi to var pieredzēt, un tad jau var saprast paši un izjust. Jaunākajiem koklētājiem šie būs paši pirmie dziesmu un deju svētki, un viņi skaidri zina, ko cer gūt no šī vērienīgā pasākuma. Mēs sagaidām, varētu teikt, ka tā kā, tādu prieku, balvu. Es sagaidu jaunu pieredzi. Es arī sagaidu prieku. Es sagaidu prieku un to laimi. Dziesmu un deju svētku laikā koklētājiem būs arī pašiem savs koncerts. Kokļu mūzika Dēles teātrī skanēs 8. jūlijā. Ilze Vēbere, Olavs Perševits, Latvijas televīzija. Klausīsimies dziesmu Līdz varavīksnei tikt.
ieskaņota 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzveduma ietvaros. Tur augstu debesīs, baltajos mākoņos, tur augstu debesīs, baltajos mākoņos. Tur augstu debesīs, baltajos mākoņos, ir viena laime zeme, ir viena laime zeme, ir viena laime zeme, ir viena laime zeme. Kurš ātrāk līdz varavīgs netiks? 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 Kurš ātrāk, hei! Aiziet! Kurš ātrāk līdz varavīgs netiks? Kurš ātrāk līdz varavīgs netiks? Noslēgsim šī vakara raidījumu ar grupu Velves un viņu dziedāto dziesmiņu par pavasari. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar! Tavas lūpās izlasīju, klātie pavasars. Tava elpa klusi dvēsmu, šovakar es viena esmu. Nebaidies tu palikt viena šajā vakarā. Pavasara saule sildīs mūs, pavasarī sanādākais būs. Pavasarī piepildīsies cerība ikviena. Pavasara naktīs zvaigznes mīts, pavasarī savādāk būs sirds. Pavasarī ziedus satiksim viens mēs. Vēl es tavu roku jūtu plaukstā savējā. Gribu, lai tu blakus būtu mana mīļotā. Gribu, lai tu neaizmirsti, neskumsti un nebēdājies. Vēlos, lai tu blakus būtu manā ikdienā. Pavasara saule sildīs mūs, pavasarī savādāk viss būs. Pavasarī piepildīsies cerības.
sievietes mēs. Pavasara saule sildīs būs, pavasarī savādāk viss būs. Pavasarī piepildīsies cerība ikviena. Pavasara naktī zvaigznes vīrs, pavasarī savādāk būs sirds. Pavasarī ievas iedars, satiks sievi. The preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago.